Nu ko, 5 stundas, 4,5. Un darbiņš pabeigts. Klients pasūtīja jaunas, audums paliek vecais, tur bija caurums. Pilno apkopi vajadzēja, caurumu aiztaisījām, bija uzplēsti brīvie gali. Dažas stropas bija bojātas, bet viņas jau bija tādas lietojamas vēl, bet jau bišķi pamocītas. Tagad updates uz jauniem brīviem galiem, svaigiem, protams, nesaplēstiem. Un skaistas stropas. Vecās bija visas vienkrāsainas, tad Nivijūks updatejis ir, ka jaunās stropas ir arī bez apvalka, bet dažādās krāsās, kas baigi būtību nemaina, bet izstās smuki. Tā. Melnais spārns. Gulbene incoming. Rezumē, ideāls spārns, stropes viss strādā, akseli iztestēju, ļoti stabils, viss varās vaļā, tā kā jauns, būtībā tā kā jauns spārns. Jaunajiem brīvajiem galiem forši, kad ir Nivijūks ir updatejis rokturīšus, un vēl kas ir forši, kad ir beidzot paņemti normālie magnēti, kuri forši liekās un forši ņemās nost, jo vienu brīdi tagad daudziem joprojām vēl ir moderni, kuri tur ķerās, viņi tur no pareizās puses jāpavelk. No tādi parasti magnēti, šitie ir paši labākie, un rokturi arī izcili. Stropi maiņas process ir pabeigts. Viss notestēts, un klients var saņemt savu spārnu. Vēl lieta, ka tajos melnajos spārnos, savs prikols ir. Tas ir
kā saka, kudos gulbenei. Man patīk, ir prikals, varbūt es kādreiz sev var paņemšu valns pārni. Ja jūs atļausiet, jo tās jau ir jūsu brands melnais. Bet ir labi, man patīk.